Vīri dzeltenās vestēs pilsētas ielās. Arī tas liecina par pavasari un aktīvās būvsezonas sākumu. Šogad pašvaldība uzticējas komunālajai pārvaldei īpašu uzmanību pievērst gājēju ietvēm. Šajā pavasarī, ko esam uzsākuši tādu aktīvo ceļu ūdens sezonu, ir šie ietveru renovācijas darbi. Tad tas, kas ir paredzēts šī gada pavasarī, ko mēs šobrīd plānojam izdarīt, ir jau lietas, kas ir izdarīts. Tā kā ir pabeigta Dunikas ielā ietvers posma renovācija, savienojot vienu jau renovēto ar vēl vienu renovēto posmu. Tad esam kopīgi ar Latvijas gāzi, tad kooperējoties arī atjaunojuši, renovējuši ietvi Vaņodas ielas posmā starp Ventas un Klepēnas ielām. Tad, kā jā, šobrīd aktīvi notiek arī darbi Kurmais prospekta posmam starp Celtnieku ielu un Uliha ielu, kas jau arī gadiem varot ir prasījusi pēc renovācijas. Un tāpat šobrīd aktīvi darbs notiek Jūrmālas parkā, kur daļa no vecajiem celiņiem šobrīd tiek atjaunot ar jaunu betonu bruģīti. Grūti pateikt, cik lielā apjomā gājēju ietvers šogad tiks sakārtotas. Galvenais nosacījums ir pieejamie finanšu resursi. Tomēr liela uzmanība tiek pievērsta tiem gājēju celiņiem, kur ir liela cilvēku plūsma, piemēram, pie muzeja, kā arī tiek labi iekārtot tie gājēju ceļu posmi, kas ir palikuši nesakārtoti starp dažādiem projektiem. Atgriežoties pie ielu apgaismojuma projekta, jāsaka, ka kontrasti ir novērojami. Vienā ielas pusē, kur ir uzstādīts apgaismojums, ietvera ir sakārtota, bet otrā nav. Tie iedzīvotāji, kas dzīvo nesakārtotā pusē, pauž neapmierinātību. Šis kontrasts, kas parādījās tieši pēc šī apgaismojuma rekonstrukcija, bija ka tieši tā mums vienā pusē parādās jauna skaista ietve, otrā pusē varbūt paliek vecā ietve, tāda kāda viņa ir. Bet, protams, šī apgaismojuma projekta ietveros, tas, ko varēja spēt un ko varēja šī projekta ietveros realizēt, bija šīs ietves, kas ir tieši apgaismojuma tuvumā. Līdz ar to, protams, šis nebija ietvi vai iela rekonstrukcijas projekts, šis bija pamatā apgaismojuma rekonstrukcijas projekts, kur ietveros tika atjaunot šīs ietves. Tāpēc, jāsaka, priecājamies par to, ka arī šais pusēs, kur bija apgaismojums, varējām sakārtot ietvers, un, protams, jāskatās uz priekšu, lai ar laiku arī salabotu šīs otrās puses ietvers. Tāpat komunālā pārvalde ir uzsākusi ielu apzīmējumu atjaunošanu, jo laika apstākļi to šogad atļauj darīt ātrāk. Priekšroka tiek dota gājēju pārējām. Šobrīd jau ir daļa gāja pārējas atjaunotas, un šis darbs, protams, turpināsies, jo darbu ietekmē ārā temperatūra. Līdz ar to vienu dienu mēs vēl varam ļaut strādāt, otru dienu nē, bet noteikti tuvākajā laikā arī viss marķējumi pilsētā tiks atjaunoti. Līdz ar agro un silto pavasaru Liepājā ir ienācis arī krāšņums, ko sniedz puķu stādījumu. Kā pirmā šogad tika saposta puķa doba pie Liepājas universitātes. Šogad tāds pavasars, ka varam sākt jau stādīt agrāk nekā citus gadus. Parasti jau mēs plānojam uz aprīļa beigām. Pēc tam sāksim māja 1.–2. nedēļā. Turpināsim pa visu pilsētu, pa parkiem un arī šeit pa laukumiem. Liepājnieki un pilsētas viesi jau ir pieraduši, ka ir puķu podi gan pilsētas centrā, gan Sintirgu un arī Ķempes ielā. Apjoms šogad plānots līdzīgi kā iepriekšējos gados, bet būs arī kādi jaunumi. Mainīsies piramīdu izvietojums pilsētā. Šeit arī būs piramīdas, kur mēs tagad stāvam. Kas vēl? Dažādas jaunas puķas varbūt būs, ko mēs izmēģināsim, kā viņām patīk Liepāja. Tā jau ir ierasta lieta, ka pašvaldība rīko iepirkums, kur izvēlas puķu stādītājus un formu apsaimniekotājus vasaras periodā. Daļa konkursu jau ir noslēgušies un ir zinām uzvarētāji. Daļa vēl norit. Liepājā allaž ir izraudzītas košas un krāsainas puķis, kas domājams priecē cilvēku sirdi un prātu.